Nu, lūk, turpināsim mūsu šīs dienas atkal jaunos Imanta Ziedoņa meklējumus. Es šo nākamo sekciju gribētu nosaukt par tādu vairāk Imantam Ziedonim papēdām. Un sāksim pirmo papēdām gājumu saistībā ar tukumu. Kā mēs zinām, Imants Ziedonis tad ir mācījies vidusskolā šeit tukumā, un viņam ir savas atstātās pēdas nospiedums šeit, tāpēc es aicinu Tukuma muzeja vadītāju Agritu Ozolu ar referātu Imanta Ziedoņa epifāniju atspulgi ekspozīcijā savējo stāsti nesvešo. Lūdzu. Esiet sveicināti Durbas pilī. Tukuma muzeja saimnes vārdā es tiešām gribu izteikt jums pateicību par to, ka esat izvēlējušies Durbas pili sarunām par ap, aiz, uz, virs Imanta Ziedona. Es esmu Tukuma muzeja direktora Agrita Ozola, un es pavilkos uzaicinājumam runāt par kaut ko, kas ir saistīts ar Imantu Ziedoni. Un tā labi padomājot, tā saistība ar Imantu Ziedoni Tukuma muzejam, protams, ir bijusi daudzējāda un dažādos laika periodos, bet šodien es runāšu par ekspozīciju savējo stāstu nesvešo. Un, ja kādam ir arī dziļāka interese par šo ekspozīciju, tad šeit ir arī tāds ekspozīcijas ceļvedis tieši par priekšmetiem, kas ir ekspozīcijā. Bet es vairāk runāšu nevis par priekšmetiem, bet par to domu, kas bija šīs ekspozīcijas pamatā, un par tiem tādiem, es gribētu teikt, ceļa zīmēm, ko es ieraudzīju tieši Imanta Ziedoņa epifānijās. Šis ekspozīcijas ceļvedis paceļos šīs konferences dalībnieku vidū, un es savukārt pievērsīšos Imanta Ziedoņa epifāniju atspulgiem ekspozīcijā, kura tapa 2011. 2013. gadā Tukuma muzeja Tukuma pils turnī, un ekspozīcija ir veltīta Tukuma pilsētas vēsturei. Un, kā jau jūs zinat, tad Tukums ir tā pilsēta, kurā ir veidojusies dzejnieka Imanta Ziedoņa personība, un kurā formulējušies arī viņa uzskati, un es gribētu teikt arī dzīves pozīcija. Mēs visi zinām viņa bagāto literāro mantojumu, un šīs dienas konferences arī pierāda to, ka viņa darbos paustās tādas filozofiskās atziņas, faktiski atklājas tikai pamazām un laika gaitā, un droši vien joprojām turpināsim tās atklāt. Man pašu ir uzrunājusi jau ļoti sen īstenībā, pirms 40 gadiem, tāda tēze par dzīves horizontālēm, kurās sakņojas katras paaudzes ikdiena, un par vertikālēm, kas vedina saskatīt būtisko un tiekties uz augšu. Kā zināms, Imants Ziedonis pats savas dzīves trīsstūrī ir iezīmējis 3 svarīgās komponentes, un tās ir saistītas ar viņa Tukuma laiku, ar viņa studiju laiku, un tās ir viņa dzīves trīsstūrī noteicošās. Un tā pirmā, manā izpratnē, jo viņš to nav nosaucis par pirmo, bet viena no šīm kompetencēm ir vide, tas ir Tukums, kurā ir pavadīti skolas gadi, un kurā viņš ir iepazinis šo dzīves ģeometriju un to, cik pasaule ir šajā dzīves ģeometrijā novasāma.
Man jāteic, ka 1983. Gada 24. aprīlī Tukuma rajona tagadējā Tukuma pilsētas kultūras namā, kad notika viņa 50 gadu jubilejas pasākums, viņš teica, ka Tukums viņam ir devis smalku jušanu. Un šajā stāstā, šajā runā, ko viņš nolasīja savā jubilejas reizē, viņš runāja par otru trīsstūra malu, par saviem skolas biedriem, īpaši par klases biedriem, kur vidū, kā zināms, ir arī Georgs Andrējevs un arī Zelmārs Cīcis, un uzsvēr tieši trešo trīsstūra malu, kas ir saistīta ar viņu pedagogiem. Un es to esmu uztvērusi, ka tādu paralēlas vilkšanu, jo, kā viņš pats šajā savā jubilejas runā teica, Milda Murele, kas bija latviešu valodas un literatūras skolotāja, viņam ir mācījusi vārda un domas saskaņu. Vēstures skolotāja Milda Mierkalne ir devusi izpratni par vēsturi kā dzīvu procesu. Audzinātāja Gundaga Reine, toreiz vēl Bērziņa, ir iedvesmojis ar savu piemēru, un direktors Pauls Lode ir mudinājis brīvam būt neatkarīgam un suverēnam. Un viņš toreiz teica, ka Tukums viņam ir nopietnu studiju gadu, kuros ir nākusi šī atklāsme, ka pasaule un visums ir ģeometriski nolasāmi, un ka trīsstūris ir augšup ejoša evolūcija. Un šajā savā jubilejas runā viņš teica arī tādus vārdus, ka piecstaru zvaigzne ir cilvēcības tradicionālā zīme, un tāpēc tā ir valstu karogos. Apgriežot zvaigzni otrādi, veidojas vēlna ģīmes ar ragiem un cikelu bārdu antihumanisma zīme. Krusta zīme ir vesela koordinātu sistēma, krustojoties ikdienas horizontālai ar ideālu meklējošo vertikāli. Katrā krustojuma padusē ir sava atskaite. Un piemin, ka tieši tādā veidā iemācīto ģeometriju viņš ir projicējis atpakaļ pasaulē. Dzejnieks runāja arī par vēsturi. Viņš teica, vēstule ir liela šļura. Tā nav tikai aiz muguras, bet gaida jūs priekšā. Un tā nav viennozīmīgi izsakāma. Šajā zīmju sistēmā ir jāprot orientēties. Vēsture ir tādi kā satiksmes noteikumi. Viņa runas un arī Tukumam veltīts dzejoļa manuskripts tajā jubilejas vakarā nonāca Tukuma muzeja, toreiz Tukuma mākslas un novadpētniecības muzeja galvenās krājuma glabātājas Annas Rumbas rokās. Runas manuskriptu rediģētā versijā nopublicēja arī vietējais laikraksts Komunisms Rīts, izlaižot teikumus par apgāsto zvaigzni un vēsturi, kā tam laikam nepublicējams. Tomēr šie vārdi bija izteikti, un tiem, tāpat kā dzejnieka darbībai, nepārprotami, bija zināma loma turpmākajās Latvijas vēstures norisēs. Es tajā laikā biju gana jauna un beigusi studijas Universitātes vēstures filozofijas fakultātē. Un, protams, tajā laikā arī mana izpratne par vēsturi bija tam laikam atbilstoša, kaut arī man bija tā iespēja specfondos iepazīties ar Latvijas laika literatūru un presi, bet tie, kuri bija piedzīvojuši 20. gadsimta vēstures peripētīs, un tostarp arī Imants Ziedonis, protams, saprata daudz labāk par mani šo laiku, bet tajā muzeja praksē tas, ko es piedzīvoju, bija, ka cilvēki runāja nepasakot līdz galam vai pateica varbūt savādāk, nekā mēs varbūt būtu gribējuši dzirdēt. Un vajadzēja paiet zināmam laikam, lai mana paudze un nākamās paudzes aptvertu gan pasaules uzbūvi, gan vēstures lomu, gan arī to, ko īsti nozīmē dzejnieki minētie satiksmes noteikumi. Un mans pirmais mēģinājums radīt ekspozīciju par Tukuma vēsturi 20. gadsimtā un notikumiem šajā vēsturē, es varētu to nosaukt par tādu satiksmes organizāciju, pa divvirzienu lielceļu, bet pa tādu lielceļu, kas neved pa nekādiem
krustojumiem, līkumiem, pacēlumiem vai nolaidumiem, vienkārši tāds līdzenis, taisna virziena kustības veids. Tas bija 1995. gads, un mēģinājums pavisam vienkāršā veidā atspoguļot Tukuma 20. gadsimta vēstures notikumus saņēma arī daudz kritikas. Viena bija pamanījuši to, ka manā kā autors un manu kolēģu darbā ir samanām ļoti daudz baltie plankumi, daudz trūkumu. Otri savukārt pamanīja to, ka tur bija salikts viss kopā. Bija sarkanarmieši, bija leģionāri, bija nacionālie partizāni, kā tas materiāls tajā laikā bija pieejams. Un šo izstādi apskatīja arī valsts augstākās amatpersonas. Daži no viņiem bija aicināti oficiāli, reprezentatīvi iepazīt jaunatklāto pilsētas vēstures muzeju un ekspozīciju, citas ieradās pēc sūdzību saņemšanas. Mūs, kā muzeju, šī kritika rosināja padziļināt, pētīt pilsētas vēsturi un meklēt arī priekšmetus, kas ļautu to varbūt vedināt mūsu apmeklētājus, apjaust to kontekstus. Un tāpēc mēs veidojām jaunu ekspozīciju 2011. gadā un sākām tieši ar šo jautājumu, kas man ir Tukums, jautājumu, ko dzejnieks bija uzdevis savā jubilejas runā. Un rakstot ekspozīcijas tekstus, man jāatzīst, man tiešām bija ļoti grūti atrast tos īsos un īstos vārdus, ko uzrakstīt uz stenda, ko apmeklētājs ierauga tieši tajā pirmajā līmenī, tajā vadmotīva līmenī. Un tieši epifānijas bija tās, kas iedeva šos pirmos tādus ceļa stabiņus. Un viens no tiem attiecas uz 30. gadiem, uz laiku, kad dzejnieks piedzīvo savus pirmos dzīves gadus. Un es izvēlējos no epifānijas un Ja tu mīli dzīvi vienu mazu citātiņu: laiks negāja mierīgs. Jo patiešām laiks gan stiepās, gan vilkās, un tad pēkšņi viss mainījās. Un tā nākamā epizode, laiks, kas atnesa šīs pārmaiņas, bija saistīts ar elli, ko šīs pasaules varenie iznesa zemes virsū. Un man jāteic, ka šo elles motīvu es ieraudzīju epifānijā, es mīlu to kungu, tā mani uzrunāja, es to izmantoju. Protams, ka, lai mēs runātu par šo elli, kuru atnes okupācijas varas, vajadzēja kaut kādā veidā parādīt, ko tad šis karš ir atnesis. Un šis citāts no epifānijas, kur jūs varat arī izlasīt: galdi, kā karā sadedzināti, vairs nav parādījušies. Ēdam no ķeblīšiem, pēc tam ielienam savā gultā, pēc tam ejam uz skolu, sēžam savā solā. Galds, kā sadeg istabas vidū, tā vairs nav parādījies. Un man jāteic, ka tieši šis citāts mūsu muzeja apmeklētājus uzrunā visbiežāk. Un ir diezgan daudzi, kuri grib par šo tēmu tieši runāt. Un grib saprast, kas tad ir tas galds un kāpēc ir jāēd no ķeblīša un kāpēc tas nav vairs parādījies. Un jāteic, ka katrs apmeklētājs, mani kolēģi, kas strādā šajā ekspozīcijā, arī stāsta pilnīgi citādi, uztver šos citātus, jo īpaši šos. Bet, protams, ka mēs nonākam arī pie pēckara laikiem un 50. gadiem un laiku, kad tieši Imants Ziedonis dzīvo Tukumā, un tas ir brīdis, kad katrā Tukuma namā ir apmetusies kāda virsnieku ģimene, un vairākos namos arī novietot garnizona zaldāti. Un tie vidusskolnieki, kur vidū ir arī Imants Ziedonis, protams, to visu redz ikdienas un saprot, un līdzās romantiskajām lietām ir gana daudz arī dzīves prozas, un arī viņa paša dzīve jau ir izmetusi vairākus līkumus, un viņa ģimene ir skāruši šīs vētras. Un tāpēc man likās, ka tie vārdi, ko viņš raksta epifānijā, naktī bija liela vētra, par izgāstām priedēm nedzied. Ja nav gluži gar zemi, tad būs vēl jāaug, jāmokās. Nav zināms, cik ilgi. Ka tas patiesi ir tāds 50. gadu
tāda sāls, varētu teikt, un tikai 50. gadu, bet visas tās dzīves tāds kopsavilkums un tāda izkristalizācija. Un šajā citātā zināmā mērā atspoguļojas arī kopējais ekspozīcijas saturiskais un dizaina koncepts, jo tā iecerē bija strukturēt gan informāciju, gan arī vizuālos tēlus vairākos līmeņos. Priekšplānā izvēlkot tieši laikmeta redzamākās norises, aiz stendiem slēpjot tās lietas, par kuriem visi cilvēki zināja, vai lielākā daļa vismaz zināja, bet skaļi nerunāja, un zem uz grīdas līmenī, zem kājām faktiski slēpjot to, kas tika noliekts katrā laikmetā. Un arī tas mūsu apmeklētāju vidū ir izraisījis daudzas diskusijas, un tieši par to mēs arī esam gandarīti. Un, ja mēs runājam par to sovietizēto tukumu, tas ir laiks, kad dzejnieks aug, veidojas, top, mainās, un par ko šodien tik daudz faktiski tika arī runāts, tad man likās, ka Epifānijā mani aizkustina cilvēks, tās rindas, kuru Imants Ziedonis raksta, es saprotu tumsu, tieši kā ritenis saprot. Kad viņa aplodas punkts, vai es tas vai cits, par riņķi kāpj augšā gaismā un nolaižas lejā un iziet caur dubļiem un atkal. Es esmu aplodas bērns, kas ceļas no tumsas un krīt. Es nekaunos gaismas, it tumsas bērnam ir pašapziņa. Un, manuprāt, šis ir tieši tas citāts, kas daudzos Imants Ziedoņa laika biedros, tukuma klases biedros, kur daudz no viņiem ir palikuši arī aiz kadra. Daudz no viņiem ir pazīstami sabiedrībā un daudz devuši Latvijas attīstībā, bet daudz arī ir nodzīvojuši tādu vienkāršu cilvēka dzīvi. Viņos ir šis punkts, šī pašapziņa, par kuru mēs šodien spriežam pēc viņa rakstītajiem tekstiem. Bet, protams, ir arī šajā ekspozīcijā tās vertikāls, ko es mēģināju iezīmēt, un manā izpratnē tas, ko dzejnieks ir rakstījis, vertikāla ir gan augšup ejoša, gan lejup ejoša vai lejup grimstoša, un atmoda viennozīmīgi ir augšup ejošā vertikāla, bet arī tā līdzi, vai šie vertikāli stipt uz augšu, viņai ir vajadzīgs arī kaut kāds dziļuma aspekts, un manuprāt, tas brīnišķīgi izpaužas šajā atmodas laikam izvēlētajā Epifānijas fragmentā, un tas ir tas jaunais ceļš, kuru neviens neiet. Tas ir tas jaunais ceļš, kurš gaida vienu aklo, kurlo un nepiesardzīgo, jo redzīgie redzi neiet. Un manā izpratnē tieši šī doma ir aktuāla arī šodien, joprojām. Jo vienmēr atrodas tie redzīgie, kuri neiet, un vienmēr atrodas tie aklie, kurlie, un jo īpaši nepiesardzīgie, kuri tomēr iet. Noslēdzot šo stāstu, es gribu izteikt lielu pateicību manam jaunajam kolēģim Alfredam Moiseičukam, kurš šobrīd vada Tukuma pils turni un strādā ar Tukuma pilsētas vēstures jautājumiem, jo viņš, sagaidot dzejnieku jubileju un sākot darba gaitu šajā amatā, nolēma izveidot izstādi, kas saucās Tukuma Ziedonis. Un viņš kopā ar kolēģi Lindu Lūsu devās pie kādreizējā laikraksta Komunisma rīts, vēlāk Tukuma ziņotājs, žurnālists Veltes Vēriņas, kas bija arī Imants Ziedoņa domu biedrs un draugs un atbalstītājs, lai ar viņu parunātos. Un tieši viņa arī iedeva šo dzejnieku 50 gadu jubilejas runas mašīnu raksta variantu, un iedeva arī to variantu, kuru redaktors bija izrediģējis un kurā bija atzīmēts nepublicējamie teksti. Un viņas rīcībā ir arī manuskripta fragments no Imanta Ziedoņa tolaik topošās grāmatas Tik un tā. Un tieši šīs viņas stāstījumi, šie manuskripti un šis darbs pie izstādes rosināja mūs būt drosmīgākiem, papildināt ekspozīciju ar šo daļu no dzejnieka manuskripta un faktiski
arī laikam mēģināt saprast, kas tad tukuma vēsturē ir tās vertikālas un kas ir tās pamatmalas un kā kuro reizi, kurā laikmetā šo trīsstūri pagriež un kā tas laikmets, ko var redzēt arī šajā attēlā, tieši Evijas, mākslinieces Evijas darbā, kā šis laikmets sagriež ne tikai trīsstūrus, bet arī cilvēku dzīves. Un savā ziņā es varu teikt, ka es arī esmu kaut ko sev atklājusi. Es laikam nebiju tā ļoti apzināti sapratusi to, cik ļoti būtisks ir Imanta Ziedoņa veikums un viņa rakstītais tieši Latvijas vēstures izpratnē. Un Latvijas vēstures kā daļas no Eiropas vēstures sastāvdaļas izpratnē. Un tas ir mans atklājums, un es domāju, ka arī kaut kas tāds, kas varbūt liek mazliet stabilāk stāvēt un domāt uz priekšu par jaunām ekspozīcijām. Paldies! Neatceros, jā, es tikai gribēju pievienoties Agritas jau principā secinājumam. Agritas Ozols secinātajiem ir kāds, es pieļauju, manuprāt, vēsturnieks, kurš tā ir arī teicis, ka principā Latvijas visa 20. gadsimta vēsture ir nolasām Imanta Ziedoņa biogrāfijā. Tā tas ir. Virzamies uz priekšu. Es to meklēju publikā, kur tu sēdi. Par šiem nospiedumiem, kas paliek pēc mūsu dzīves, ko mēs radām, un kas tiek saglabāti un ir mūžības priekšā vienmēr atkal un atkal atrodami un arī pētāmi. Mums šodien pastāstīs Rakstniecības mūzikas muzeja pārstāv Ruta Kurpniece, lai pastāstītu par Imanta Ziedoņa kolekciju. Tātad Rakstniecības un mūzikas muzejā. Lūdzu, Ruta. Paldies! Jā, man ir milzīgs prieks šodien būt. Es esmu Ruta un es pastāstīšu par to, kas ir atrodams Ziedoņa kolekcijā Rakstniecības un mūzikas muzejā. Sākumā nedaudz par to, kā kolekcija ir veidojusies. Sākotnēji tā tika veidota ciešā saskarē un sadarbībā ar pašu rakstnieku. To aizsāka Andra Konsta, bet vēlāk lielu devumu kolekcijas veidošanā deva arī kādreizējā Rakstniecības un mūzikas muzeja darbiniece Anna Egliena, kuru savāca lielu daļu materiālu, kur šobrīd pie mums muzeja atrodas. Tomēr apjoms bija tik milzīgs, ka Anna nav vienīgā, kur ar to strādāja. Es tagad nevarēšu nosaukt visus, kuri ir pielikuši roku vai arī kaut kādā kronoloģiskā secībā nosaukt, pie kurā brīdī ir nonākuši kāda no šīm daļām materiālu. Bet es varu pateikt, kāpēc es esmu tā, kur šobrīd stāsta par to, kas ir no Ziedoņa Rakstniecības un mūzikas muzejā. Tas sākās 2020. gadā, kad es sāku strādāt krājuma izpētes nodaļā. Mani pieveda pie tāda liela skapja, atvēra to vaļā, un tur bija iekšā sakrautas brūnas mapītes. Tas skapis bija pilns ar šīm brūnajām mapēm, kurās iekšā bija sakārtotas Ziedonim sūtītās vēstules. Un tā es izlasīju aptuveni 2000 vēstules. Un šis mans ieguldījums viņa kolekcijā ir korespondences apstrāde, un es ar to strādāju, ja nemaldos, gadu vai pat vairāk kā gadu. Un tāpēc Ziedonim manās darba gaitās ir īpaša nozīme. Un šobrīd Rakstniecības mūzikas muzejā par Ziedoņa kolekciju esam atbildīgs mēs ar manu kolēģi Zandu Šumsku. Bet tagad pie pašas kolekcijas. Tātad pie mums muzejā šobrīd jau ir vairāk kā 1 miljons vienību, un Ziedonim ir viena no lielākajām personības kolekcijām. Tātad tajā ir aptuveni 10 000 priekšmetu.
šeit un arī tālākajos slaidos es pie skaitļiem klāt likšu aptuveni, tāpēc, ka darbs vēl pie materiāla apstrādes notiek un daļa no tiem pašlaik ir inventarizācijas procesā un datubāzē nav iespējams redzēt tādu pilnīgu un aptuvenu skaitu. Tātad, kas ietilpst personības kolekcijā? Tas ir 9 sadaļas, par kurām es gribētu arī pastāstīt tuvāk. Tātad pirmā sadaļa ir dokumenti. Varētu šķist, ka tā ir tāda garlaicīgā sadaļa un ka tur varbūt nav nekā interesanta, bet kā jau šīs konferences pirmajā sēdē mēs noskaidrojām, ka patiesībā tur ir daudz kā interesanti. Piemēram, šeit jūs redzat Imanta Ziedoņa rakstītu iesniegumu. Tas ir tur maliņā Padomju Rakstnieku savienības sekretariātam ar lūgumu piešķirt komandējumu uz Azerbaidžānu. Un šādi iesniegumi pie mums ir pieejami vairāki. Līdz ar to ir iespējams izsakot gan profesionālajām gaitām, gan arī rakstnieku ikdienas gaitām. Savukārt otra ir Latvijas PSR augstākās padomes prezidija izdod apliecību par Latvijas PSR tautas dzejnieka goda nosaukumu piešķiršanu Ziedonim. Prezentācijā es pārsvarā rādījuši tādus spilgtākos vai interesantākos, manuprāt, interesantākos piemērus no materiāliem. Tālāk ir fotoattēli, kur arī ir ļoti daudz, un tie aptver visu rakstnieku dzīvi, sākot no bērnības foto, beidzot ar fotogrāfijām no 2010. gada, tātad 3 gadus pirms viņa nāves. Fotoattēli, manuprāt, ir viena no interesantākajām, funkcionālākajām kolekcijas sadaļām, jo to plaši izmanto gan pētniecībā, gan izstāžu veidošanā, gan arī dažādu vizuālo materiālu veidošanā. Šajā slaidā ir ieliktas 2 bildes no ceļojumiem. Tātad viena no fotoattēlu sadaļām ir ceļojuma foto. Augšējā bildē ir redzams Ziedonis skujot bārdu laivu braucienā pa upi Karēlijā 66. gadā. Savukārt otrajā bildē Ziedonis sēž Čegets virsotnē latviešu literatūras nedēļā Kabardā. Arī šajā slaidā ir 2 bildes no ceļojumiem, šoreiz uz Tadžikiju, kurā devās arī fotogrāfs Gunārs Janaitis, un krājumā pie mums ir vēl arī vairākas bildes no šī brauciena. Tad lielu daļu fotogrāfiju daļā aizņem portreti no dažādiem Ziedoņa dzīves posmiem, un krājumā ir pieejami gan profesionāli fotogrāfi uzņemti portreti, gan arī citi. Un šeit ir redzams viens Janaiša portrets un viens Jūra Krieviņa uzņemts. Savukārt šajā slaidā arī ir viens Janaiša un viens Veronikas Kudlānes. Skaitliski daudz ir arī fotogrāfijas no dažādiem sabiedriskajiem pasākumiem, piemēram, rakstnieku kongresiem, sapulcēm, konferencēm, dzejas lasījumiem, arī dzimšanas dienām vai citiem svētkiem. Šeit ir 2 fotogrāfijas no 80. gada. Viena ir no pirmā folkloras festivāla Baltika, bet otra, kur Ziedonis redzams ir ziedu klēpi, ir no 19. dziesmu svētkiem, kuros tika atskaņota Valtera Kamīnska Mūžu mūžos būs dziesma ar Ziedoņu vārdiem. Un, protams, ļoti daudz ir arī bildes kopā ar Ausmu Kantāni. Šeit ir 2 no 60. un 70. gadiem. Nākamā sadaļa ir grāmatas. Tā ir principā kolekcijas sadaļa, kuru mūsdienās muzejs īsti vairs nekomplektē. Grāmatas pie mums tiek uzņemts tikai tad, ja tām ir kāda unikāla vērtība. Tas var būt kāds ieraksts, īpašs vai nozīmīgs konkrētās personas dzīvē, vai arī tas ir kāds rets izdevums. Ziedoņu kolekcijā ir atrodami
lielākoties ir viņa paša grāmatas latviešu valodā, bet ir arī tulkojumi, piemēram, igauņu valodā, slovāku, vācu vai angļu un citās. Nākamā sadaļa ir iespiedu darbi. Tajos ietilps dažādas programmas, afišas, bukleti, reklāmas, ielūgumi, ja tajos nav nekādu ierakstu rokrakstā, un interesanti, ka liela daļa no šiem ielūgumiem, sevišķi, ja tie ir uz kādiem plašākas sabiedrības notikumiem, tika sūtīti visiem rakstniekiem, tāpēc muzejā ir ļoti daudz vienādu ielūgumu, un arī Ziedoņu kolekcijā ir padaudz tādu masveidā štancētu ielūgumu un programmu un visu kaut kā. Šis ir arī viens no klasiskajiem piemēriem. Tā ir programma no Ziedoņu dzejas vakara Toronto. Man gan nav vizuāli piemēri, ko jums parādīt, bet tāda visinteresantākā, kas man šķita no iespēju darbiem Ziedoņu kolekcijā, ir ēdienkarte no restorāna viesnīcā Hotel du Rome, uz kuras viņš pats ir uzrakstījis stūrītī ar ministru kabinetu un UNESCO prezidentu. Un šādi īsi un kodolīgi Ziedoņu komentāri ir atrodami uz ļoti daudziem materiāliem, ne tikai iespēju darbiem, bet arī uz vēstulēm, uz rokrakstiem. Un interesanti, ka uz vēstulēm viņš ik pa laikam komentēja, ka, ja kāds viņu ir kaut kur ielūdzis, viņš rakstīja tur neaizgāju, vai nebija interesanti, vai nav jēgas, tam līdzīgi. Un tā mēs nonākam pie korespondences, kur ir lielākā kolekcijas sadaļa, tajā ir aptuveni 6000 vai pat vairāk vienību. Jā, tātad Ziedonim rakstīja ļoti daudz, un viņš arī mēģināja lielākajai daļai atbildēt. Un Rakstniecības mūzikas muzeja krājumā ir gan ar radošo darbību saistītas, tur saraksts ar izdevējiem, tulkotājiem, ārzemju rakstniekiem, dažādām institūcijām un skolām, gan arī ļoti personiskas sarakstas. Ļoti daudz vēstuļu ir no laika biedriem, un arī Ziedoņu atbildes viņiem, un šeit redzam vēstuli no Ojāra Vācieša. Patiesībā no visām lasītajām sarakstēm man Vācieša un Ziedoņu saraksta šķiet visinteresantākā, un tāda vismīļākā, jo viņiem abiem ir lieliski humora izjūta. Un viņi viens otru ne tikai papildina kā dzejnieki, bet viņi arī ļoti asprātīgi viens otru apceļ. Un atgriežoties pie dzīvnieku tēmas, tad šajā vēstulē ir uzruna sveiks vecais lop. Un šādu piemēru ir ļoti daudz. Tāpat muzejā ir pieejams vairākas saraksts rakstniekiem trimdā, un šeit ir vēstule no Veltes Tomas, kur viņa raksta par Ziedoņu grāmatu Garainis, kas veicina vārīšanos. Un, manuprāt, Ziedoņu korespondences sadaļa ir tāda ļoti laba vieta, kur pētīt sakarus starp radošiem cilvēkiem trimdā un padomju savienībā. Un ļoti lielu daļu aizņem Ziedoņa daļradas cienītāju rakstīts vēstules, apsveikumu un zīmītes, un līdzās tādiem sajūsmas saucieniem un neskaitāmiem abrīnas pilnām vēstulēm no viņa fanēm, ja tā to var teikt. Ir arī vēstules, kurās cilvēki pie rakstniekiem vērsās ar ļoti tādām sadzīviskām un ikdienišķām problēmām un jautājumiem, tur, piemēram, par problēmām ar kaimiņiem vai vispār ar dzīvokļu un mājvietu jautājumu. Taču pati intīmākā Ziedoņu kolekcijas daļa ir viņa saraksta ar Ausmu Kantāni, kurai bija noteikts liegums. Vēstules Kantāni bija nodevusi muzejam ar nosacījumu, ka plašākai sabiedrībai, tostarp arī pašiem muzeja pētniekiem, pieejamas tās kļūst tikai pēc Ziedoņu un Kantānas nāves. Šobrīd tās ir pie mums pieejamas, un tās ir arī digitalizētas, un Ilze Stranga veido filmu, izejot no šīm vēstulēm. Nākamā sadaļa ir mākslas darbi, kur Ziedoņu kolekcijā arī ir diezgan daudz. Ir pieejams dažādas grafikas un ilustrācijas viņa grāmatām, piemēram, šīs Blūmberga 11 ilustrācijas Ziedoņa Epifānija 2. grāmatai. Tāpat ir arī gleznas un citi mākslas darbi, kas piederējuši Ziedonim, kā šī vērša figūra. Taču vissimpātiskākās, manuprāt, ir šīs divas gleznas.
Šī pirmā ir Ziedoņa gleznots Kantānas portrets, un otra ir Kantānas gleznots Ziedoņa portrets. Nākamā sadaļa ir piemiņas lietas, un tajā ir iekļautas dažādas pildspalvas, medaļas nozīmītas, mīkstās rotaļlietas, tautiskās jostas, bet es izcēlušu divas, manuprāt, interesantākās, un pirmā ir Vēdekļa veida priedes sakne, kur ir bijusi domāta kā dekors, un Ziedonis pats viņu ir gatavojis. Un man tā šķiet interesanti, jo tas ir kaut kas tāds, kas citu rakstnieku kolekcijās noteikti nav. Savukārt otra ir dekoratīvs dzirnakmens, kas jau ir ieguvis arī tādu digitālu veidolu un kļuvis par Ziedonim veltītās virtuālās izstādes, tādu kā reklāmas seju. Par to es arī nedaudz vēl vēlāk pastāstīšu. Pirmspēdējā sadaļa ir rokraksti, kurai, manuprāt, ir ļoti, ļoti liela nozīme, jo tajā ir atrodams dažādas Ziedoņa piezīmes gan par dzīvi, gan par dzeju, gan par visu pārējo, gan arī viņa tekstu varianti un komentāri. Šeit ir dažādi piemēri no pieejamiem rokrakstiem. Un pati pēdējā sadaļa ir skaņu un video ieraksti. To nav pārāk daudz, taču to ir pietiekami, lai par godu Dzejnieku jubilejai izveidot virtuālo izstādi. Runā par ar Ziedoni, ko mēs veidojam sadarbībā ar Jānu Nevu no institūta. Un izstādē mēs iekļāvām vairākus video un audio fragmentus no dažādiem Ziedoņa, dažādiem notikumiem Ziedoņa dzīvē, papildinot tos ar raksturojošām fotogrāfijām. Un mums kā komandai bija svarīgi parādīt Ziedoni no citām pusēm un, pareizāk sakot, parādīt to otru Ziedoni, kurš nav dzejnieks. Un, manuprāt, Rakstniecības un mūzikas muzeja krājums lieliski spēja parādīt šos abus Ziedoņus. Un noslēgumā es gribētu parādīt vienu video no izstādes, un tie ir samontēti īsi kadriņi ar mūsuprāt asprātīgiem Ziedoņu tekstiem. Es nezinu, Rīgā jau, man Rīgā nekā tāda filmējama nav. Nekas tāds, ko gribētos parādīt. Man patīk cilvēki, kad brauc uz 5 o'clock 5, ka man patīk dzert kafiju vai tēju ar cilvēkiem un parunāt. Un kas tie būtu pa cilvēkiem? Gribētu, ka tas būtu tāds pārsteigums man. Es agrāk rakstīju no rīta, tā iedzer kafiju un tad priekšpusdienas cēlienu, bet tagad es pēc 5 o'clock rakstu. Būs, ka es galīgi neko citu nevarēšu, es varēšu tur tupēt augšā ar bitēm. Ausma šausmīgi baidās no bitēm, un tad, ja viņi baidās no bitēm, tad dzīves nebūs, tad būs vieni vaidi un bēdas. Nē, valsts plānošana vēl man bija nodomāta. Tāpēc man vēl tagad ir visādas tādas ambīcijas, tādi relikti saglabāšanas. Paldies Rutai. Mēs esam visi uzrunāti un gaidiet arvien vairāk apmeklētāju. It sevišķi jau uz intriģējošo sadaļu Ausmas un Imanta saraksta, vai ne? Karsts. Tātad no muzejiem mēs pārvirzamies tālāk uz bibliotēku, jo ne tikai muzeja, bet arī bibliotēkas glabā savus dārgumus. Un Imantam Ziedonim ar Latvijas Universitātes akadēmisko bibliotēku, ar Misiņu bibliotēku tautā sauktu, ir arī savas īpašas attiecības un aicinam Vītu Aišpuru tad mums arī par to pastāstīt. Nu jā. Tikko dzirdējām par kolekciju, kas glabājas Rakstniecības muzejā. Es pastāstīšu par to, kas atrodams Misiņu bibliotekā. Tā.
Imants Ziedonis ir Misiņu bibliotekas pastāvīgs lasītājs jau no 50. gadiem. Bibliotekāra Elza Tomsona, kas strādājusi no 1945. līdz 84. gadam, savās atmiņās par biblioteku un tās lasītājiem min, ka starp visiem neskaitāmajiem rakstniekiem un dzejniekiem, kas ir vēruši Misiņu bibliotekas durvis, vairāk to darījuši jau no studiju gadiem. Arī Imants Ziedonis. Un kā viņa stāsta, citēja, Imants Ziedonis pie mums uz darbinieku vēlēšanos ir lasījis savu jaunāko dzeju. Bibliotekāra Velga Kīnce savukārt atceras, citēja, no ilgajiem gadiem, kopš viņš ir mūsu lasītājs, man pirmās atmiņas saistās ar studiju laikiem. Misiņu lielajā lasītavā pie galda Valtera gleznas tūmā sēž Ziedonis un viņam priekšā barona Dainas. Citāta beigas. Imants Ziedonis ir bijis klātesošs vismaz 3 bibliotekai svarīgos notikumos, par kuriem var atrast arī liecības presē. Pirmais ir bibliotekas dibinātājam Jānim Misiņam veltīt piemiņas akmens atklāšanu pie viņa dzimtajām mājām Tīras Krācēm 1977. gadā. 83. gada maijā tur viesojas arī Diškoku atbrīvotāju grupa. Otrais – Misiņu bibliotekas 100-gadus jubileja 85. gadā. Redzamā fotogrāfija nav datēta, bet tā varētu būt no bibliotekas jubilejas pasākuma. Un tur centrā ir bibliotekas retuma nodaļas vadītājs Ojārs Zanders un krātuves vadītāja Rudīta Preise. Un apakšā ir Imantam Ziedonim sūtītais ielūgums uz bibliotekas jubilejas pasākumiem Gulbenes rajonā, kur viņš ir saglabājis un kas tagad ir viņa kolekcijā. Un tā virs tā ielūguma tas ir ielūguma vāciņš, kurā ir redzams arī akmens Misiņām. Un trešais notikums, kad 80. gados bibliotekas ēkai Skolas ielā bija nepieciešams kapitāla remonts, un tā bija kļuvusi par šauru bibliotekas vajadzībām, būdams Latvijas kultūras fonda priekšsēdētājs Ziedonis 89. gadā iestājās par Kompartijas centrālās komitejas partijas vēstures institūta jaunceļamās ēkas piešķiršanu bibliotekai. Un tā ir ēka, kur arī šobrīd atrodas biblioteka. Un šajā saistībā laikrakstā Cīņa publicētais raksts ar Ziedoņa aicinājumu cienīsim Misiņu novēlējumu. Starp neskaitāmajām Misiņu bibliotekas fondā glabātajām grāmatām ar veltījumu ierakstiem, no kuriem liela daļa ir personīgi dāvinājumi bibliotekas izveidotājam Jānim Misiņam, savus jauniznākušās grāmatas ar ierakstiem Misiņu bibliotekai dāvinājuši un vēl joprojām dāvina daudzi rakstnieki, dzejnieki, zinātnieki. Jādomā, pēc kāda bibliotekāra lūguma arī Ziedonis 68. gadā ierakstījis ar biblioteku saistāms veltījums agrāk izdotos dzejas krājumos un dzejnieka dienas grāmatā. Nolasīšu to vienu īsāko. Lielībā un dūšībā gribu ieiet mūžībā, jūs tad arī dūšīgi glabājiet to mūžīgi. Misiņu bibliotekā nodots glabāšanai daudz gan vietējo, gan Rīmdas literātu personīgās bibliotekas. Starp tām arī gandrīz visa Veltes Tomas biblioteka, kurai Ziedonis dāvinājis gan pašrocīgi parakstītus savu rakstu sējumus ar 5. numuru, gan vairākas citas grāmatas ar veltījumu ierakstiem. Nu jā. Te var arī redzēt vēl citus veltījumu ierakstus. Poēmā par pienu Ārijai Elksnei. Un te vienā arī tie varētu būt arī tai pašā laikā 68. gadā ieraksti grāmatās, kur ar grāmatu vērtējumiem. Tā. Šīs pasakas varētu būt dāvināts Rutai Spīrsai. Nu jā. Un labajā pusītē akrostiks Andrejam Eglītim veltīts. Tā.
Misiņu bibliotekas rokrakstu un reto grāmatu nodaļā glabājas vairāk nekā 1 miljons latviešu rakstnieku, kultūras darbinieku, mākslinieku, zinātnieku, dažādu saturu rokrakstu, manuskriptu, fotogrāfiju, dokumentu un citu arhīvu materiālu. Imants Ziedoņa fonda senāko daļu veido paša rakstnieka dāvinājumu. Savu fondu viņš sāka veidot jau 1973. gada maijā, uzdāvinot pirmos rokrakstus. Ir aploksne ar uzrakstu rokrakstu muzejam. Tad sekoja dāvinājumi 77., 84. un 89. gadā ar atsevišķiem dzējoļiem, pasakām, epifānijām, materiāliem par PSRS dienām Francijā 83. gada novembrī. Laika gaitā Ziedoņa fonds papildinājies ar Ausmas kantānas dāvinājumiem. 2011. gadā un 2017. gadā saņēmām dāvinājumus ar Ziedoņa fotogrāfijām, dažādu personu viņam rakstītajām vēstulēm un dažādiem pēdējo gadu aktivitāšu materiāliem. Pēdējais kantānas dāvinājums 22. gada janvārī, Imants Ziedoņa dienas grāmatas. Lai arī rakstīt līgumu nav pēc Ausmas kantānas lūgumu un ņemot vērā tajās esošo personīgo informāciju, dienas grāmatu izsniegšana pašlaik lasītājiem ir ierobežota. 20. gada augustā Imants Ziedoņa fondu papildināja Velgas Kinces dāvinājums, 75. gadā 9 pašas uzņemtas fotogrāfijas dzejnieka tēva mājās Ragaciem Birutās, kurās redzam tēvs, māte un abas māsas. 22. gada jūnijā Anitas Roškalnas dāvinātā mapa ar marginālijām. To veido Ziedoņa piezīmi lapiņas, dažādu autoru darbu, kopijas, avīžu rakstu, izgriezumu ar rakstnieku piezīmēm rokrakstā. Ar Imantu Ziedoņu saistīti materiāli atrodam arī citos Misiņu bibliotekas rokrakstu fondos. Mudītas Austriņas, Vilmas Delles, Artura Gobas, Jāņa Liepiņa, Artura Plauža, Ziedoņa Purva, Zigmunds Skuiņa, Veltes Toms un žurnāla Karoks redakcijas materiālos. Imants Ziedoņa fondu veido rakstnieku personīgie dokumenti, fotogrāfijas sarakste, viņam sūtīta apsveikuma, līdzjūtības, dzeja un citi literāri darbi, publicistiski raksti, materiāli un piezīmes grāmatām, dienas grāmatas, kā arī citu personu raksti un literārie darbi. Tālāk nedaudz sīkāk par tiem. Starp dokumentiem ir ārsti izsniegta Ziedoņa mātes miršanas apliecība un tēva rehabilitācijas apliecība kopā ar Latvijas Republikas augstākās tiesas vēstuli. Pie dokumentiem arī 94. gadā atkārtot izdotas Ziedoņa dzimšanas apliecības kopija, Tupuma 1. vidusskolas 11. B klases skolnieka liecība absolvējot skolu 51. 52. gadā. Latvijas Valsts Universitātes 59. gadā iegūtā diploma kopija un tam pievienotā izraksts no sekņu uzskaits lapas oriģināls, ko jūs varat redzēt. Pie dokumentiem glabājas arī 3 rakstnieku savienības viņam izsniegt raksturojumu kopijas, 1 latviešu valodā, 2 krievu valodā. Misiņu bibliotekā glabājas vairāki Ziedonim piešķirtie apbalvojumi. 88. gadā iegūtais Pastariņu prēmijas laureāta diploms, 90. gadā radošās komandas Lielais Kristaps par labāko dokumentālo filmu Es esmu latvietis, Imants Ziedonis scenārists, Ans Sepners režisors un scenārija līdzautors. 87. gadā iegūtā balva Januša Korčaka medaļa un goda diploms par sakām grāmatu. Un vidū tur ir oficiālā vēstule, kurā viņam paziņo par medaļu. Tā. Un tajā pašā 87. gadā Visavienības konkursā iegūtais diploms par labāko bērnu grāmatu. Tas ir pasaku izdevumu krievu valodā, Maskavā izdotu. Vēl ir arī 2000. gadā iegūtais gaisa kuģotāja brālības diploms par lidojumu ar gaisa balonu Rīga un
12. gadā pateicības apliecinājums par ieguldījumu likteņdāras tapšanā. Starp atzinībām Ziedonim var minēt arī Tukuma pilsētas goda pilsoņu titulu piešķiršanu, par kuru mums nav paša apliecinājuma, bet ir Tukuma domas priekšsēdētājs sūtītā vēstule rakstniekam. Fotogrāfijas. Imants Ziedoņa fondā ir vairāk nekā 2000 fotogrāfiju, gan atsevišķi portreti, gan grupu bildes un pāris dabas un pilsētas ainavas no ceļojumiem. Ļoti liela daļa no tām ir paša rakstnieka portreti dažādos dzīves posmos, bet vēl vairāk kopā ar citām personām, sarīkojumos un braucienos. 78. gadā uz Toronto, 80. gadā Minsteru un Bonnu, 85. gadā Kastaņolu un citu. Tās ir vērtīgas ar trimdas literārās vidas, kas uzturēja sakars ar Latviju dokumentēšanu padomju gados. Tāpat ir foto no braucieniem kopā ar kora Avesolu uz Japānu, ir fotogrāfijas no Murjāņiem, Dageru braucieniem, rakstnieku savienības pasākumiem, starp tiem arī dažādu gadu dzejas dienas, 50 gadu jubilejas atzīmēšanas 83. gadā Tukuma kultūras namā, skolas salidojumi ar klases biedriem un neskaitāms cits no 90. un 2000. gadiem. Grāmatu atvēršanas svētki, valsts prezidentu pieņemšanas un citi. Tā kā Imants Ziedoņa sabiedriskās aktivitātes ļoti dažādas un plašas, arī foto uzņēmumos redzam visdažādāko profesiju un paudžu cilvēku, gan Latvijā, gan trimdā satiktie. Nesaukšu visus, te ir rakstnieki, arī Elksne, Regīna Ezera, Arvīds Grigulis, Uldis Ģērmans, Jurciņš, mākslinieki Kristīna Jurjāna, Pīgoznis, kino cilvēki, žurnālisti, politiķi un prezidenti. Un Ziedoņa fondām var meklēt ne tikai paša Ziedoņa, bet arī citu personu portretu foto. Tās, kas sarakstēs sūtījuši savus foto vai fotografēts pasākumos, kur piedalījies Ziedonis. Tie ir gan Latvijas, gan trimdas rakstnieki un literāti Mudīta Austriņa, Jānis Baltvilks, Ilgons Bērsons, Andrejs Eglīts, Pēters Jurciņš, Lisovska, Līvs, mūziķi Pāvils Johansons, Alberts Legsdiņš, mākslinieki Vilnis Titāns, Rita Valnera un citi. Tā. Imants Ziedoņa fondā ir ļoti daudz viņam rakstīto vēstuļu, aptverot laiku no 1964. līdz pat 2013. gadam, kad dzejnieks dodas mūžībā. Ziedonim vēstules sūtījuši Latvijā dzīvojošie literāti Mirdza Bendrup, Mirdza Ķempe, Armīns Lejiņš, Jānis Liepmičs, Zigmunds Skujiņš, trimdas rakstnieki, kultūras un sabiedriski darbinieki, Baiba Bičola, Margita Gūtmana, Astrīda Ivaska, Andris Kārkliņš, Atis Lejiņš un citi. Padomu perioda vēstulēs trimdinieki apmainās ar iespaidiem par trimdā notikušajiem pasākumiem un padomu Latvijas rakstnieku piedalīšanos. To rīkotāji ir iecerējumi par jauniem pasākumiem, sniedz vērtējumus Ziedoņa atsūtītajām un izlasītajām grāmatām, lūdz sūtīt interesējošās grāmatas, stāst par Ziedoņa tulkojumiem citās valodās un atsauksmēm presē. Tāpat gatavojas vai stāst par viesošanos Latvijā. Vēstules atspoguļo arī pašu sūtītāju personības. Nocitēšu vienu 82. gadā rakstītu Zīvērta vēstuli ar atvainošanos, ka nav ieradies uz norunāto tikšanos. Citēju: visas 4 izrādes Rīgā noskatījos fiziski sāpēdams, bet pēdējā izrādē jutos tā, ka tūlīt vajadzēja vilkties atpakaļ uz viesnīcu. Satraukuma reizēs un tādu Rīgā bija daudz, man sadumpojas haotiskais nervu muģeklis. Tad jūtos kā pārmīts liek. Rīgā tomēr vajadzēja runāties ar daudziem, it kā viss būtu labā kārtībā. To vakar mērs bija pilns. Imants Ziedoņa fondā glabājas pāris viņa rakstītu vēstuļu melnrakstu.
piemēram, Monikai Zariņai, Jāzepam Urdzem un ar kopapīru rakstītu vēstuļu kopiju, kuru adresāti tā kā Ziedonim bieži vien nav paticis lietot uzrunas, būtu nosakām rūpīgāk pētot. Vai atvainojos, jā, es aizrunājos. Tā. Un tad ir divas plašākas sarakstas. Viena ir ar Jāni Liepiņu. Es drusciņu, kādas 5 minūtītes drusciņu, jā, lai es varu nobēgt. Var drusciņu ilgāk, ja viss, jā. Nu, nu labi, 5. Jā, Jānis Liepiņš viņam rakstītās Ziedoņa vēstules bibliotekai uzdāvināja 94. gada aprīlī. Un tās rakstīts no 57. līdz 66. gadam. Un mani piesaistītās sanāk rakstītās, kad Ziedonis vēl nav tas cilvēks, kuru šodien pieminam, bet vēl atrodas sevis meklējumos. Un te tad Rendas slimnīcas galvenajā ārstā vienaudzī viņš ir atradis sarunu biedru, ar kuru pārunāt gan veselības, gan interesējošās rakstniecības jautājumus. Tā. Man prieks, ka esmu atradis cilvēku, ar kuru var runāt par sirdī tuvām lietām, pirmkārt par dzeju. Līdz šim vienīgās sarunas par dzeju man bijušas ar ķempi. Tā. Te būtu interesanti dažādi izteikumi par sevi kā dzejnieku, bet nu tad tos izlaidīsim. Un tad vēl viena plašāka saraksti, kur arī var pētīt abu personu vēstules, ir Veltes Tomas fondā. Viņai ir Ziedoņa viņai rakstītās vēstules un atklātnes no 69. līdz 98. gadam. Šīs vēstules bibliotekai dāvinājas Lalita Muižniece 2005. gadā. Un te ir gan poētiskas, gan ārpus laika un telpas rakstīts, kādas arī šodien varētu divās pasaules malās dzīvojoši latviešu rakstnieki viens otram sūtīt. Gan ironiskas, gan sadzīviski lietišķas. Tā. Nu jā. Un, nu jā, mums arī, te jau minēja rakstniecības muzejā, mums arī ir apsveikumi. Tā. Lielāka grupa ir Ziedonim 50. dzimšanas dienā sūtītie. Tā. Tad vēl ir līdzjūtības, kas izteikts Ziedoņa ģimenei saistībā ar dzejnieku nāvi 2013. gadā. Un te ir oficiālās valsts prezidenta Andra Bērziņa, bijušā prezidenta Valda Zatlera, arī tolaik ārlietu ministra Edgara Rinkēviča un privāta persona. Baivs Bičols, Jāņa Dimanta, Valdemāra Gulēna un citu. Arī kā vēstules ar atmiņām par Ziedoni un viņa mūža vērtējumu. Tāda ir Jāņa Stradiņa un Ojārs Pārīša vēstule, rokrakstā uz 6 lapām. Tā. Nu jā, literārie darbi. Gandrīz visi literārie darbi, kas glabājas Ziedoņa fondā, ir rokraksti. Arī rokrakstu melnraksti. Tāpēc tur būtu darbs literatūra pētniekiem un materiālu zinātnisku rakstu sastādītājiem. Tas ir viņa paša dāvinājums, Epifānija pirmās 2 daļas. Tā. Un tad ir... Nu jā. Un fondā viens no materiāliem ir piezīmju blociņi un piezīmju kalendāri no 60. gadiem līdz pat 2007. gadam. Ziedonis mīlējis katrai literārai iecerēji ceļojumiem, braucieniem pa Latviju iekārtot jaunu mazo piezīmju blociņu. Un te var redzēt. Un tad vēl ir, nu, tā šite būtu. Jā. Šeit būtu tie ielūgumi, arī paraugi ir visdažādāk, arī jau redzētais programmiņas. Un tad ir pie citu autoru darbiem ir 85. gadā rakstītā Daģu dienas grāmata, ir Lindas Unguras Baltijas astroloģijas skolā 12. gadā aizstāvētais diplomdarbs Imants Ziedonis, latviešu tautas garīgais skolotājs, kurš skatīts astroloģiskā
skatījumā ir Valža Čikāna fondā Imantam Ziedonim veltītās grāmatas Ziedoņa vertikāla manuskripts, mašīna rakstā Ruts Veidemans un Arvīdas Kalbas atsauksmēm. Tas būtu. Paldies par uzmanību. Tas, protams, ir ārkārtīgi interesanti klausīties, kas viss tur atrodas un kas viss tur ir pieejams. Un mums, protams, arī uzreiz gribas atkārtošos iet un skatīties, bet mums Ārnis Šablovskis labprāt tagad un tūlīt pastāstīt, jo viņš ir papētījis Imanta Ziedoņa dienas grāmatas un tieši garīgo atradumu un meklējumu atspulgi dienas grāmatu pierakstos. Šādā te rakursā. Ārni, lūdzu, skatu tev. Uzaicinājumu. Tā bija tāda nejaušība ķēde, kā jūs dzirdējāt, ka dienas grāmatas tā kā dod lasīt, tā kā nedod. To es uzzināju pēc tam, kad es jau biju sācis lasīt. Un tā nejaušība ķēde bija ar satikšanos ar Jānu Liepiņu vairāk kārt Misiņu bibliotekā. Viņš tur bija kā eksemplārs, kamēr viņš tur bija pieejams. Un tad man pēkšņi uzaicināja uz viņa bērēm ļoti skumju notikumu. Tā es iepazinos ar viņu dēlu. Un tieši tajā bērēs Misiņu bibliotekas direktori teica, bet mums taču ir vēstules, Imanta vēstules Jānim. Tad es lasīju vēstules. Es teicu, vai jums ir vēl kas? Jā, mums taču ir arī dienas grāmatas. Un tikai pēc tam, ja ielasījies, es uzzināju to, kā tas ir. Bet šai dienas grāmatās, protams, ir fascinējošas lietas, es teiktu, vērtību lietas. Un daļu, kas man elektrizējas, pārakstīja, bet gatavojoties šodienai, es to saīsināju. Un tad es došu vārdu Imantam tajā elektrībā, kas mani elektrizē priekš jums. 75. gada 27. augusts. Pastardiena atnāks pastalās un ganīs tavas govis un ravēs tavu dārzu un ēdīs ar tevi no vienas bļodas. Tas pierāda daudz ko, ka pastardiena nekad nebeidzas, ka tā nemaz vēl nav īsti sākusies, ka pastardiena arī ir ikdiena. 4. novembrī. Visstiprākie tilti, kurus ceļ, ir uz iekšu un visīstākie. Tāpēc, ka nepazūd. Fantāzijas celtais ir vienīgais nezūdošais. Materiāli realizētais aiziet bojā. Visgrūtāk saprotamais cilvēces paradoks, bet tieši tas izlemj mūsu civilizācijas nākotni. Tieši tāpēc pasaule vienmēr ir ticējusi visīstāk, bet nevis vairāk fantastiem, māksliniekiem. Tieši tāpēc fantasti tikuši akmeņiem nomētāti, ka viņi nevarēja parādīt. Viss būs jau pēc 10 gadiem. Cilvēks kultūras svārsts iet milzīga amplitūda. Mēs esam tikai svārstiņi lielo burtu svārstā. Īstā radīšana ir uz iekšpusi. Garīgā enerģija nezūd un koncentrējas sevi un sev. 11. novembrī. Beidzot parādās iekšēja prasība, kad sāc par cilvēku runāt, vienmēr sāc ar labo. Cik ir, bet sāc ar labo. Līdz šim bija otrādi. Labais, it kā pašsaprotam. Tāpēc sākās ar negāciju uzrādi. Tagad un prasība iekšā visai neatlaidīga. Katru ar labo. Vai nu beidzot esmu pieaudzis, jebšu arī vecuma labestībiņa. gada 1. aprīlis.
Mēs drīkstam gribēt darba skaistumu, mēs drīkstam gribēt, lai iztīra mūsu krūmu vietas, lai plāno krūmu meliorāciju. Mēs drīkstam gribēt mūsu minimālo vērtību saglabāšanu, bet ozola ir mūsu unikālā vērtība. Mēs drīkstam gribēt, lai mūsu saimnieki aizmirst maizes devēja kundziskās manieres. 1979. gada 13. janvārī pusdienojam ar Olgu Lisovsku atzīmējam man labvēlīgā tumsa iznākšanu. Cilvēki, gudri cilvēki teikuši, ka šī man esot slikta grāmata. Ko es par to saku? Es saku, vajag priecāties, ja cilvēkiem tavu grāmatu patīk, bet nevajag lādēties, ja viņiem tavu grāmatu nepatīk. Arvīts Skalbs sakot, ka Ziedonis nemaz sliktu dzējoļus nerakstot, bet redzi, te gudri cilvēki sakot, sliktu grāmatu uzrakstīja. – 1980. gads, 10. marts. Vissmalkākā lieta, tēma, stāvoklis, kategorija ir miers. Cīniņu steigas dzējoļus ir viegli uzrakstīt, trauksmes dzējoļus ir viegli uzrakstīt, tie iekšā plēš. Ilgošanās un skumju dzējoļus jau grūtāk. Skumjas ir apgriezts ilgas pēc pateicības. Miera dzējoļus gandrīz nemaz nevar uzrakstīt. Tie tik smalkām kustībām, ka liekas nekustas. 27. martā. Svarīgi ir apjēgt, kādā vispārinājuma pakāpē man vajag noturēties, atrast savu abstrakcijas līmeni, lai nebūtu tikai sīki tēlojumi un ne tikai lieli vien, bet atrasties vienmēr savā sīkumainības un lieluma līmenī, just šo savu līmeni un tajā noturēties, jo tas ir tavs īstais vieglais lauks, prieka darbs, norunātās pretestības lauks, ne augstāk un ne zemāk. 25. augustā. Kafijas dzeršana un tikšanās ar Ansi un Martu. Tas ir ar Vili un Martu Vītoliem, viesnīcā Latvija. Par šo un par to, kā es skatoties uz Latvijas tautas nākotni. Ne reportieru un ne žurnalistu jautājums. Cerīgi, mēs mostamies pašās jaunākajās paudzēs. Tas ir tas pats, ko Vītola kungs saka par indiāņu renesansu Dienvidamerikā. Mēs arī esam vēsturē bijuši indiāņi. Mums arī ir sena mītiska, vēsturiska slava un gudrība. Mēs arī celsimies augšā ar savu mītisko gudrību. Stāsts par vilni. Mēs tuliņ drīz vien iesim uz augšu. Otrais jautājums, kā es skatos uz sadarbības jēgu Latvijas latviešiem un pasaules latviešiem. Es domāju, pienāks politiskās uzticības laiks, un mēs baudīsim brīvi tagad saurupu un atsevišķi savādās gudrības rakstus. Integrēsim tos Rīga, Stokholma, Čikāga, Ņujorka, San Francisco, ja viss neaizilgs uz pasaules karu un totalitārismu. Un vēl, mēs maz domājam lielākās apritēs. Tautas kultūra kāpj un krīt paudzēs. Mēs visu gribam tepat un uzreiz piedzīvot. Jāmācās no baravikām. 1981. gada 18. marts. Jāvairās no negatīvā lauka, nesatikties ar ciniskiem, žultainiem cilvēkiem, neļauties viņu pārmetumiem, ne mājieniem par mana kareviskumu, lasi kašķīguma krišanos. Neiet acis pret aci un zobu pret zobu, bet iet garām un audzēt savu labo lauku. Sliktā acis un ļaunais zobs iesprūdīs laukā, iestrēgs, izkusīs, saplaks, norims, zudīs, pazaudēs sevi. Apjums nokusīs izirs. 26. aprīlī Rīgā bija vieda nedēļa, gaišas dienas, bet ar mani iekšā nav labi, nav kur iet garlaicīgi. Un visi aiziet, neviens nenāk klāt, visi atsvešinās, kas glābi, neviens. Jāsavācas. 82. gada 13. janvārs, pastaigu pārdomas. Spots ir pārliekās enerģijas aizvadīšana, neutralizēšana. Ja šajā neutralizēšanas stadijā cilvēks aizķeras ilgāk un neatmodas, tad viņš iekonservējas un nedabū attīstīties garīgi. Sports ir bīstams cilvēku garīgai attīstībai. Sporta propaganda ir vēl bīstamāka. 21. februārī.
Pereģelķino Maskava, baznīciņa. Pops mīlīgi atgādina, ka svētā baznīca atgādinās vienmēr par taisno tiesu, tikai tie izglābsies, kuriem miesā un garā būs ienācis prieks. Tas ir saprotami, augstākā apziņas noskaņa. Kā viņas dzieda, pēc dievkalpojuma apsēdos, viens pats nišā, meditēju un klausījos. Neticami skaisti, blakus velvē, aiz zelta aizvītņiem dziedāja sievietes. Reizēm sajūtu zilo plūsmu. 6. aprīlī Rīga. Osvalds Kravals man pārmet, ka kas jāzina meitiņām, esot tautas dziesmu lētināšana. Kaut kas tāds, kā manis paša kritizētie lāčplēsīši un spīdoliņas. Saku, ka tāda analoģija ir nevietā, jo te ir pašas tautas dziesmas, nevis suragāts, tiesa estradizēts, sižetizēts, bet tas jau ir uztvers atvieglināšanai, popularizēšanai. Vai labāk nemaz nekustināt šos nelasītos sējumus? Ir bijušas zināmas tematiskās izlases, nav lasītas. Viņš saka, manas arī nelasot, noliekot tikai plauktā un viss, redzēs, redzēs. 5. novembrī. Reizē man uznāk nekārtības lēkmes un patīk visu nosviest. Tā man nav vēl bijis. Es esmu vienmēr bijis kārtotājs, bet reizēm gribas izbaudīt bezrūpīgās nekārtības skaistumu. Pašā nosviešanā, nomešanā par roku galam ir liela brīvība. 83. gads, 23. februārs. Pamat jautājums, cik ir mana daļa un cik Dieva ziņā, kur ir robežas, cik tālu man dots uzdarboties. Kants saka, cilvēkā darbojas kategoriski imperatīvs, Ražnišs saka, nevis sevi atklāt, bet ne sevi. Ko nozīmē būt godīgam? Liktenis, piemēram, caur noziedznieku nogalina man tuvāko. Cik aktīvi man viņi jāaizstāv? Jāskrien prom, jābēg, jānogalina uzbrucējs, jāstājas ar savām krūtīm tam priekšā. Uh, 4. aprīlis Rīga ciemos Vaira Freiberga runājā par tautas dziesmām. Vienojamies par nākotni, cerībām un dzīvot jēgu. Saku, nevajag raudāt. Mēs kopjam principu, ideju. Es ar to esmu nomierinājies un vairs nesirmoju. Tautas dziesmas epos ir tā vērts, lai mēs tam savu mūžu veltītu. Un mūsu pūliņu pētījums atecēs kopā, jo latviešu tautas dziesmām ir jānāk atkal dzīvībā. Viņām ir sava misija. 6. jūnijā. Es par spīti. Spīts ir aprobežotības pazīme, kad atslēdzas cilvēka prāts un darbojas tikai sautības instinkts. Kāda atšķirība spītam no principialitātes, no izturētības? Principialitāte ir pastāvības izpausme, kas neredz strīdas situāciju. Spīts ir strīdiņa kategorija. Un tad dienas grāmatās viņš arī pārakstīja kādas ļoti svarīgas vēstules. Un viena ir no pieminētās skolotājas Mildas Mureles 84. gadā. Tukumā 84. gada 19. janvārī. Mīļo imantu, baltā hiacinte smaržā izdvež dvēseli no sevis. Sirds liek man vēl un vēlreiz pateikties jums par šo brīnumaino ziedu, par to, ka dāvinājāt man tik lielu prieku ar savu klātbūtni. Ar mātes mīlestību svētīju jūs tālākā ceļa darbos un ticu jūsu gaišā tik un tā spēka panākumam pār melnajiem iznīcības draudiem mūsu zemē. Skolotāja Milda Murele. Kā ir ar laiku? 26. martā Pionieru pilī grāmatas dienas ievadot. Vai jūs zināt, kas ir tandēms? Tandēms ir divritenis, ar kuru brauc divi. Tām ir 2 pāri pedāļi un tos min abi 2 braucēji. Mēs ar Ojāru Vācieti bijām tā iebraukājušies, ka mēs braucām ar vienu tandēmu un mēs bijām draugi un viņš nomira. Ojārs Vācietis labi stūrēja. Kad jūs lasīsiet viņa dzejoļus, tad arī padomājiet, kur viņš jūs stūrē. Viņš dzejoļus sevišķi labi stūrēja. Es jums novēlu grāmatu plauktus, grāmatu veikalus, grāmatu naudiņu, grāmatu zīmes. Zīmējiet savu portretu grāmatu zīmēs, grāmatu kalnus, grāmatu tārpus.
87. gada 9. septembrī veltas Tomas vakaram. Kultūra ir vienīgais, kas paliek, kad izzūd cilvēks, civilizācija, tauta, pasauli, jo kultūra ir gara produkts. Ir centieni materiāli palīdzēt, taču kultūras ļaudis ir vienīgie, kuru rūpe būs paliekoša. Un tad 92. gadā intervija pašam ar sevi. Kādi ir jūsu neatliekamie uzdevumi? Visu savu mūžu atlikušo daļu veltīt latviskās realitātes paspilgtināšanai. Latvija man ir kultūra pirmkārt, kultūra otrkārt un kultūra treškārt. Kultūra tās vispār pieņemtajā nozīmē. Kultūra tās pragmatiskajā nozīmē, kā apmaiņas vērtība, kā reklāma aktuālība, kā prece, un kultūra tās reliģiozajā nozīmē, atskaitē pie vertikālas. Grūti būs izlemt, kāda ir tās misija loma latviešiem un tieši latviešiem šeit Dievu pasaulē. Kādas ir tās krāsas, kuras viņiem vieniem jānes, kāda nianse, kāda likumi, kas nebūtu citiem, kā ar ko viņi atskaitās Dievu priekšā pa vertikālu. Tā ir galvenā identitātes atskaita. Un tad ir dzejolītis mātei veltīts, varbūt ar to es varu nobeigt. Nē, ir vēl kāds. Viņš ir pierakstījis tādus dzejolišus, kur, manuprāt, nav publiskā telpā bijuši, bet, jūs zināsiet kā literatūras speciālisti. Šveicē Kalnu ceļa malā 1989. gadā. Pēkšņi sāpe un neaturēt. Tāda vēl nesajusta zem ziedošiem ķiršiem sit Kristu krustā. Domāju, Bībele, vēsture, kādreiz bijis un izsāpēts. Un nu jau kā atmiņa vēstule, viņš mums svēts. Ceļš kalnā uz baziliku, baltas ķiršu ziedlapas krīt, nekas nav mainījies, pliku joprojām sit. Vakar, kad te gāju, nejūtu nekā asa. Vēstules šodien no mājām, Krievi Latvijā pieprasa, iet pie Pilāta, prasa naglas, iet pa Latvijas ielām un acis aklas. Domājām, esam jau izpirkti caur krustu un ticībā tam. Nēsam, vēl ahti nēsam. Tad gan māte dzēja. 26. jūlijas Annās. Mana māte Anna, mana debesu vecenīt, man tāda darbošanās ziņa kā karalim, tavas baltās lilijas, tavu piena zupa ar burkāniem un jaunajiem zirnīšiem, tavas ceptās reņģis māte, mani atkal padara lielu, un es redzu pasauli tikpat skaistu kā Latviju. Jūlija pilnbriedā. Cilvēki ir labi māte, viņiem jāmācās strādāt. Viņiem jāmācās strādāt, un es to darīšu, tā kā tu mani, tā es viņus, un viņi mani klausīs. Pirmo augļu un sakņu, zaļo zirnīšu, kartupelīšu un burkāniņu mūžīgai Annas dienā. Māmulīt, mēs esam karaļi, ej vien uz debesīm, ej vien neraudi. Es esmu princis, es te ar viņiem kaut ko izdarīšu. Liels paldies! Manuprāt, tā konferences papildināšana ar Imanta paša lasījumiem ir tikai arvien vairāk mūs visus bagātinājis. Paldies! Šī sekcija arī ir beigusies. Es drusiņā informēju, ka nākamā sekcija būs par vienu runātāju mazāk, jo Ojāra Vācieša mūzeja direktora Ieva Ķīs, diemžēl šodien nav kopā ar mums. Tā kā tiekamies 17:30 uz atlikušajām 3 sarunām, es teikšu tā. Paldies!